Bez svilpas, bez filtra. Basketbola tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Dāv! Es gribu sākt ar pavisam kaut ko vienkāršu, bet ne ērtu. Kurā brīdī, Mārtiņ, tu saprati, ka cilvēki tieši tavā basketbola tiesneša karjerā nāk nevis uz tevi skatīties, bet biežāk lamāt? Ziniet, to es sapratu jau savā pirmajā spēlē uzejot uz laukumu. Un tas bija tāds moments, kur, zigā, tu daudz dzirdējis, bet tajā brīdī, kad tev jāieliek tās vilpu mutē un kad tu pats uzēji uz tā laukumu, tad tu tā sāc ņemt to visu ļoti personīgi un patiesībā tas jauniešu sports, tā bija jau tā vieta un vide, kur es to saņēmu no vecākiem. Tie, kur, protams, atbalsta savus bērnus, arī kaut kādi, varbūt, treneri, kuri grib uzvarēt, diezgan loģiski. Un jāsaka, kā ir, bija reizes, kad es ar asarām nācu mājās, lai gan es tajā pašā laikā nebija baigi jauns. Es sāku tiesāt super agri. Bet jūs iedomājaties 18, 17 gadīgs čalis pāriet mājā un asarās saprot, ka viņš vairāk neies uz laukumu. Tā kā tāda iespēja īstenībā atstāja vecāki ar saviem vārdiem uz mani, bet kaut kā brīnums sanāca, es joprojām turpinu to darīt, un tas viss ir jau aiz muguras. Izklausās interesanti. Es tieši domāju, kā tu ar to tiec galā tā kā cilvēks, ne kā profesionāls, tu izslēdz ārā savu profesionālismu, kā tu tiec galā tieši ar šīm emocijām, kad tu atnāc mājās, kad tev nāk raudienas, kad viss plīst ārā, kā tu ar to cilvēcīgi tiec galā? Zin kā, sākumā bija grūti, un es arī, es skaļi pateicu māmai, vai kam es teicu, es neiešu vairs uz laukumu, es to vairs nedarīšu, bet kaut kā pienāk kaut kāds tās pāris dienas, tās emocijas norimstās, un patiesībā, ja vēl treneris tev iedrošina un saka, ka patiesībā Mārtiņa bija labi, tu esi gatavs pamēģināt vēlreiz. Un tajā brīdī, kad tev atkal kaut kāda laba spēle sanāk, tad tas dod tādu iedrošinājumu. Bet sākumā tas ir ļoti, ļoti grūti. Es šobrīd strādāju arī ar jauniem tiesnešiem, domāju, kas ir 13, 14, 15 gadus jaunieši. Un es nezinu, kā viņi jūtās, jo es nekad to pats neesmu uz savas ādas izjūtas. Es to esmu izjūtas, ka man bija 17, 18, kad jau es iespējams varēju jau bišķiņi vieglāk to visu uztvert. Kā viņiem iet, es mēģinu būt klātesošs, es mēģinu par to viņiem daudz runāt, pirms viņi vispār spēra laukumā šo te kāju. Es mēģinu jau viņus pabrīdināt par to, kas ir gaidāms, jo viens ir ar svilpu skriet un smuku tiesāt, otrs ir, ka tev ir jāsaņem, tev ir jārēķinās, ka tā ir daļa no tā sporta un ir sevišķi tiesneši, kurus tev ir viena komanda, kura tev praktiski tā nīst, otra komanda, un tad vēl ir fani, ja? Tā kā patiesībā tu tāds labais neesi gandrīz nevienam. Vispār nevienam. Un tāpēc ir svarīgi, ka tā ir komanda, mēs neesam viens laukumā, mēs esam, jau profesionālā sportā mēs esam 3 laukumā, līdz ar to baigi svarīgi, ka mēs tie 3, mēs esam tāda ritīga komanda, ka mēs tā kā, ja mums tāds vienkārši teiciens stick together, mēs tā kā savienojamies, vienalga, kas arī notikt, mēs ejam līdz beigām, vai arī kādam no šiem posmiem nav kaut kas izdevies, mēs tā kā esam kopā, un tā ir mana komanda. Tā kā es neesmu viens laukumā, tā ir tā labā ziņa. Tas ir arī kā tu tiec galā ar atbalstu, tā tu gribētu teikt? Noteikti, jā, jo mēs viens otru atbalstam, mēs viens otru iedrošinam spēles laikā, mēs viens otru arī runājam, atklāt runājam par to, kā notiek, un jāsaka, kā ir, gadiem ejot, tā pieredze ir kļuvusi tik liela, un tu jau bieži vien saproti, cik adekvāta un cik neadekvāta ir tā cilvēku reakcija uz taviem lēmumiem. Un bieži vien tu saproti to, ka vienkārši tie cilvēki nav pietiekoši varbūt zinoši tajos noteikumos, saproti, ka patiesībā viss ir pareizi. Tā. Un, protams, ir reizes, ka tu saproti, bāc, es esmu aizrāvis galīgi garām ar lēmumu, bet es viņu nevaru paņemt atpakaļ, es nevaru mainīt. Un tad vislabākais veids, kā ir, kā vienkārši pateikt tam pašam spēlētājam, ka es laikam kļūdījos. Viņi ir saprotoši? Zini, tas strādā daudz labāk nekā tu mēģini viņam stāstīt pekstiņas, ka tur bija šis un tas. Tajā brīdī, kad tu cilvēkam pasaki, es laikam kļūdījos, es reāli aizrāvu auzās. Viņš tev uztver pilnīgi savādāk. Viņš tev uztver kā cilvēku, nevis robotu. Viņš tev uztver nevis kā vienkārši kaut kādu pilnīgi neaizskarošu personu, bet ka es esmu tikai cilvēks. Un tā komunikācija un vispārējais pēc tam ir īstenībā daudz, daudz efektīvāks un labāks. Jā, nedaudz runājot jau par tiesnešu darbu, jo nedaudz ieskicēju, kādas ir tavas sajūtas. Es domāju, kad es skatos tavas spēles, kuras tu tiesā, tu bieži vien esi viens no mierīgākajiem cilvēkiem laukumā. Es domāju, kas notiek tajā momentā, kad tu jūti, ka visa halle, visa zāle kliedz uz tevi, un tu jūti, ka tu esi kļūdījies. Kas tajā momentā notiek?
To es domāju, ka es nevaru aprakstīt. Tas ir jāizjūt. Un ir cilvēki, kur ar to netiek galā. Un tas ir vairāk kā skaidrs, ka es gribētu teikt, ka tā kaut kur tāda, zinām, dieva dāvana man iedod. Un es kaut kā gribu ticēt, ka viņš ir ielicis man tajā vietā. Un, jo ne visi to var panest, ne visi to var tā kā izdzīvot. Mums vienmēr ir jābūt mierīgiem. Ja mēs būsim tikpat agresīvi kā spēlētāji, tad tajā brīdī nekas labs tur nesanāks. Mums ir jābūt tiem, kur viņi var atnākt, un mēs viņus uzklausām, un, ja vajag, protams, mums attiecīgi ir jārīkojās. Ārēji mēs esam mierīgi, iekšēji, ticiet man, ir vētras, un to bieži vien pasaka pulsometrs. Mums uz katru spēli ir pulsometrs, kas parāda pulsa līkni attiecīgajos momentos, un tad, kad tu paskaties pēc spēles to savu līkni, un tad tu patiesībā redzi, paskaties, kur tur uzgāja debesīs pulss. Nu, tajā brīdī, iespējams, cilvēks ir bijis visvairāk satraucies. Bet ārējais paskatos to laiku, pilnīgi mierīgs, sejā mierīgs. Tā kā ar to mums jāsadzīvo. Vienmēr jauniešiem, vienmēr esmu teicis, tad, kad tu ej laukumā, tu saproti, ka tu nekad nebūsi perfekts. Un es nekad neesmu bijis perfekts. Un man katrā spēlē ir bijuši kļūdas, un vienkārši ar to ir jāmāk sadzīvot. Nu tā. Jā, interesanti tas, ko tu teici, jo televīzijā tiešām skatoties, pilnīgs miers. Bet es domāju, vismaz man rodās tāda sajūta, kad es skatos, un kad zāle kliedz uz tevi, un kad tu jūties, ka tu esi pieņēmis to nepareizo lēmumu, tad es tā domāju, kad starp tiem momentiem tev notiek visdziļākās pārdomas, starp haosu, kad visi kliedz, domā, okay, ko es izdarīju, ko es šobrīd daru, un tad tas jautājums ir tāds, šajos momentos, kad tu jūti, ka nekas neiet pēc plāna, kad viss ir nogājis greizi, kā tu pats sevi mierini tieši tajā momentā? Tās pauzes, kad neiet no rokas, tad viņas pēc iespējas jāpadara ir īsāks, jo savādāk tad nāk 101 doma galvā. Tā ir tāda self-talk, vienkārši tu runā ar sevi, tu mēģini koncentrēties un aizmirst par to epizodu un mēģini tā kā domāt par nākošo situāciju, nākošo uzbrukumu. Mums uzbrukuma laiks ir 24 sekundes, un es sev nolieku, ok, nākamās 24 sekundes, kas var notikt, un es mēģinu to visu virzīt uz priekšu. Un bieži vien tās pauzes, viņas nav klusas, jo cilvēki ir viens, bet otrs tie spēlētāji nāk un ar tevi komunicē. Un bieži vien ir jautājumi, un tad ir tā, ka tev ir jāatbild uz tiem jautājumiem, un līdz ar to, tie momenti, viņi nav patīkami, bet tajā pašā laikā tu saproti to, ka tu neko nedrīkst parādīt vizuāli, ka tev ir kaut kāds satraukums vai panika. Ja? Tam vienmēr ir jābūt tā ļoti nosvērtu un mierīgi. Un es saku, man Dievs ir iedevis kaut kā tādu savā ziņā brīnumainu, dažkārt tādu ķermeņa valodu, kad es varu būt absolūti mierīgs. Tādās situācijās. Neskatoties uz to, ka 20,000 varbūt tev tur ir gatavi mest ar visu kaut ko. Kas ir bijis lielākā spēle, kuru tu esi tiesājis? Cilvēku skaits tie ir bijuši nedaudz virs 20,000. Jā. Virs 20. Un tā bija Grieķija, tās bija Atēnas, un tur nav mierīga vide. Grieķi fani, protams. Tur nav mierīga vide, negluži ne. Bet tu jau otro reizi piemini vārdu Dievs. Ko tu ar to saproti? Kāpēc Dievs? Zin kā, es ticu kaut kam vairāk nekā vienkārši kaut kādām, nezinu, manekenam. Es ticu, ka ir kaut kas bišķiņ spēcīgāks, nevis bišķiņ, bet krietni spēcīgāks, un kurš patiesībā ieliek tev tādās vietās, un ja es skatos uz to savu dzīvi, pa lielam, to kāds es esmu, es domāju, ka lielā mērā tas ir pateicoties Dievam. Es cenšos pateikties par itin visu, kas manā dzīvē ir noticis Dievam, un viņam ir milzīga loma. Bieži vien ir tā, ka varbūt, es pats varbūt esmu paviršs kaut kādās brīžos un nepasakos par visu, bet, Dievs ir tas, kas, es domāju, nosaka manas rīcības, manas izvēles, un viņš ir tas, kurš īstenībā man izved no tādām grūtām brīžiem ārā, jo nevienmēr te basketbola tiesāšanā viss notiek gludi. Tu pieminēji nedaudz par grūtiem brīžiem. Iedod kādu piemēru, kas ir tāds grūts brīdis, no kura tu esi izvests ārā? Grūti brīži ir tā, kad tu esi, teiksim, ilglaicīgi tajā vidē, piemēram, es to pašu profesionālo sportu paņemšu tagad, jo es šobrīd, tā ir tā vide, kurā es esmu, un ir visgrūtāk ir tad, kad tu esi pieļaus kādu
smagu kļūdu, un ka tu saproti to, ka tu esi izšķīris spēli, vai varbūt kādai komandai tiešām tas ir bijis kaut kas smags. Un tajos brīžos saproti to, ka, zini, nekas jau nenotiek bez Dieva ziņas, un mats pat nenokrīt no mūsu galvas bez Dieva ziņas, un tad es mēģinu to nolikt viņa rokās par to, ka tā tam bija jānotiek, un kāpēc tas noteikti ir ar kaut kādu domu, ka vai nu man ir kaut kas jāapstājās vai tam līdzīgi, bet, teiksim, tādi grūtākie brīži, es domāju, ka viens no tādiem momentiem, kurus vispār pirmo reizi sastapos un redzēju to, kā mainās cilvēku dzīve, bija mana brāļa smaga autoavārija, kur viņa ķermenis, patiesībā, es viņu nepazinu, dodoties uz slimnīcu, un tā bija tāda pirmā reize, kur es ieraudzīju kaut kā tādu, tas bija tāds liels notikums, tāds sāpīgs notikums, bet te pašā laikā es redzēju, kā izmainījās viņa dzīve pēc tam. Un, lai cik jocīgi nebūtu, tā smagā autoavārija mainīja viņa dzīvi, no antikrista kļuva par kristieti, un tas bija tik interesanti, ka dažkārt tādām lietām jānotiek, lai mūs sapurinātu. Jā, tā kā es teiktu, tas laikam bija tāds liels, teiksim, piemērs, ko es redzēju, kā tiek izmainīta viena liela, tāda dzīve, kurš varbūt bija savā ziņā ļoti sāpīgi. Respektīvi, tas bija moments, kas tev pašam lika aizdomāties par tādu Dieva esamību, par tādu Dieva eksistenci? Pavisam noteikti, jo viņš man bija pirmā liecība brālis. Es redzēju, kā mainās dzīve, un man pusaudzim tas likās kaut kas nereāls. Kāds var būt, ka tu esi tik ļoti, satraumēts un praktiski brīnums, ka tu esi dzīvs, un te pašā laikā tu esi pateicības pilns par to, kas ir noticis, jo, viņam izmainījās pilnīgi viss redzējums un uzskata, ka tā bija tāda pirmā wow sastapšanās ar to, kā tu redzi, kā reāli tev tūs cilvēks ir izmainījies pilnībā. Interesanti. Nedaudz noiejot no kristietības. Tiesnesis un emocijas iet roku rokā. Bet pāri visam, pāri tiesnesim, pāri jauno tiesnešu apmācītājam, tu arī esi vīrs un tēvs. Vai kā tu tiec mājās galā ar šīm emocijām, ko tu nedrīkst izlikt laukumā? Jā, un tā ir viena tāda liela dāvana, kas man ir, ka man ir vienkārši fantastiska sieva, kur patiesībā tas viss tas stāsts, kā mēs iepazināmies, un viss tas tur ir tāds garāks, bet tur bija tā, ka viņi zināja, ko es daru, un man tajā brīdī bija tāda, es kaut kā jau sev biju ielicis, ka es bildināšu šo sievieti. Bet es gribu redzēt to, kāda būs viņas reakcija uz to, kad es būšu diezgan daudz laika prom. Jo tā bija sirdslieta, ko es biju darījis jau labu laiku, pirms mēs iepazināmies. Un ģimene patiesībā laika gaitā ir kļuvusi tā vieta, kur es iegūstu tādu realitātes sajūtu. Tad, ka bieži vien, kad tu esi tādos čempionātos vai smagos turnīros, tu atbrauc mājā, tad tu saproti patiesībā tā visa dzīve, jo patiesībā ir šeit, nevis tur tajā basketbola laukumā. Un tas palīdz man vienkārši personīgi viennozīmīgi nolikt malā un salikt prioritātes. Un man ir 3 bērni, Noā, Sāra un Marta. Un tā ir atbildība, liela atbildība audzināt 3 bērnus un būt ģimenes galvai. Te pašā laikā realizēt sevi arī kā basketbola tiesnes ar ļoti, savā ziņā ilgu laiku būt arī prom. Bet, kā jau es minēju sākumā, pateicoties sievai Anijai, kura tiešām izdzīvo kopā ar mani varbūt šo te misiju, teiksim, tā varētu nosaukt. Patiesībā visi šie kaut kādi sasniegumi, visi šī piedzīvojumi, tie ir bijuši pateicoties arī viņai. Tā. Bet vai tavā ģimenē nav bijušas tādas situācijas, kad kāds jūtās atstāts, nenovērtēts, tagad Mārtiņš man velta par mazu laiku? Kā tu risini tādas lietas? Es domāju, kad viennozīmīgi bez tā nevar iztikt. Es domāju, ja būtu Anija šeit, tad viņai būtu ko teikt. Mums īstenībā ik pa laikam tā ir tāda aktuālākā, teiksim, tā problēma, kad es saprotu to, ka man ir jāvēl daudz laika vairāk ģimenei, un te pašā laikā tu saproti to, ka tu mēģini rast kaut kādu vidusceļu, gan iespēt to, gan iespēt būt, mājā par sagādnieku, ģimenes galvu, rūpēties par bērniem un vispārējo. Tā kā tas ir pats izaicinošākais atrast kvalitatīvu laiku kaut vai divatā, vieniem pašiem. Tā.
tas, ko mēs vienkārši arī mierinām dažkārt sev, zini, šis ir tāds posms dzīvē arī, kur vienkārši, mums bērni vēl ir mazi un mums atrast laika divatā nav tik viegli, bet, protams, ka vislabākais un efektīvākais ir vienkārši mērķiecīgi ieplānot, atstāt vecmāmiņām mazbērnus un izrauties uz kādu brīdi. Sezonas laikā tas ir diezgan ilgs, teiksim, no tāda septembra līdz aprīļa beigām, tas ir sarežģīti. Un jāsaka, dažkārt man ir jāiet ar atvainošanās ziediem, tā, kad es saprotu to, kad ir kaut kur pārvilkts tas moments, ka tas laiks nav bijis pietiekoši daudz. Es domāju, ka tā ir tāda aktualitāte, kur, viņi visu laiku ir, ka tev ir jāmēģina atrast tas balans. Tu runā par laiku divatā. Jā. Kādu laiku divatā tu visvairāk novērtē, visvairāk izbaudi? Kaut kur aizbraukt. Pilnīgi tāda vide, kurā tu neesi ikdienā, kaut vai tā ir vienkārši pastaiga jūras krastā vakarā, pilnīgā mierā. Tur arī tās sarunas ir pavisam savādākas, jo tā ikdienā tu pat īsti bieži vien nepaspēji pajautāt, kā tad tev iet. Jā. Jo tu rūpējies par vienu, par otru, par trešo, un tad ir tā, ka tie momenti īstenībā tā kā palīdz. Tam nav jābūt nekādam kaut kādam tālam braucienām uz ārzemēm, absolūti nē, zinot to manu braucienu skaitu vispār, es pat priecājos, ka es varu tepat kaut kur pakustēties, bet jā, tas ir kaut kur tepatās pie jūras. Man personīgi jūra ir vispār tā vieta, kur es tā kā gūstu tādu mieru. Bet nedaudz atgriežoties atpakaļ pie iepriekšējā, par ko mēs pārunājam, par laiku ģimenei. Vai tu pats vari piedot sev par tiem momentiem, kad tu esi prom, un tajā brīdī tu kādam no ģimenes esi vajadzīgs? Jā, un tajā pašā laikā, protams, ka tas nav viegli. Tu saproti to, ka tev tur ir jābūt, un tajā pašā laikā varbūt sieva ir tā, kur iznes tādas smagākas mirkļus kaut kur kopumā, kad bērni slimo vai tam līdzīgi. Tas nav viegli. Bet tā kā mēs arī, sākumā jau, iepazīšanās sākumā jau patiesībā jau sapratām to, ka kaut kādā brīdī tomēr, teiksim, tā situācija var tāda izveidoties. Jā, tā kā, šajā brīdī līdz ar to tas jau ir tāds mūsu kopīgs lēmums arī. Tas nav tā, ka tas ir tikai mans lēmums. Un, ziniet, man ritīgi patīk tas, ka man mājās praktiski ar sievu par sportu, par basketbolu sarunas ir super minimalizēts. Tas reāli palīdz aizmirst to, nezinu, to, ko tu esi saņēmis tajā basketbola laukumā vai sporta laukumā, ka tu vienkārši tās ir citas lietas, kuras tev, patiesībā, pa ko jūs runājat. Tā kā tā ir viena tāda ļoti laba lieta. Es zinu, ka mums ir arī kaut kādi pāri ģimenes, kur ir tā kā abi divi sportisti un vēl tu aizēji mājā un temats ir tieši tas pats. Un nē, šajā gadījumā vismaz mums ir tā, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits un tas ir ļoti labi, ka tu nedzīvo 24 stundas tajā savā profesijā. Klausoties tavā balsī, es domāju par to, mēs redzam skaistas zāles, Eirolīgas līmeņus, skaistus kadrus, bet mēs reti domājam par cenu, ko tas maksā tev. Un jā, cena arī ir mērām naudā. Tāds vienkāršs jautājums, bet pajautāšu tā tieši. Cik pelna tiesnesis? Zini kā, tiesneši var būt dažādi. Un nolikt, teiksim, vienu to, cik pelna tiesnesis ir ļoti grūti. Tas ir atkarīgs no tā, kādu līgu tu tiesā, kādā līmenī tu esi. Un arī nav tā, ka tev Latvijā, piemēram, tiesājot spēli ir viens un tas pats cipars, vai kur tu tiesā starptautiski. Tas ir pavisam divas dažādas lietas. Līdz ar to, teiksim, jo tu esi atpazīstamāks un jo tu labāk tiesā, jo tev ir arī lielāks atalgojums, diezgan loģiski. Un līdz ar to, teiksim, mums kā tiesnešiem reti, kuram mums ir, teiksim, līmeņi A, B, C. Mēs esam A līmenī Eiropā, kur mums ir viens kontrakts, attiecīga summa, kur es saņemu vienkārši par to, ka es esmu tiesnesis. Tā. Un tad attiecīgi ir spēļu samaksas. Tā. Ja gribu nosaukt, ja man jānosauc summa. Vai tas ir jauns Mercedes? Nē, tas nav jauns Mercedes. Nē, tas nav. Nē, es domāju, ka tas jau pat arī nav nekāds noslēpums, jo tu vari izlasīt jebkurā competition, tā kā sacensību nolikumā par to, cik ir samaksa tiesnesim. Tā. Tas ir atkarīgs no spēļu skaita izējot. Tā. Bet, es teiktu, ka kopumā tie ir kaut kādi, 30 līdz 35 tūkstoši sezonā, kurus tu vari nopelnīt. Tā.
Vai tu jūti, ka tas ir godīgi salīdzinājumā uz to visu spiedienu, ko tu nes uz saviem pleciem? Vai tas ir atbilstoši? Es teiktu, ka nē, jo viens ir tas, ko mēs redzam, ka tā ir spēle, un tu uzēji laukumā un nostrādā tās 40 minūtes. Bet otrs ir tas, ko mēs ļoti daudz neredzam, ko iznes tiesnesis. Viss šī prom būšana. Ja mēs pareiķinam dienas, tās no 360 dienām ir ļoti tuvu 100, kuras es esmu vienkārši prom vai ceļā. Tie ir vairāk kā 100 lidojumi gada laikā, kas arī prasa savu veidu veselību, un tas nav nekas veselīgs, es līdzīgi kā stjuards vienkārši pārvietojos, un viss tā gatavošanās, un tas spiediens, ko tu saņem pirms un pēc spēlēm, visas, mums ir pirms katras spēles ir tā kā visas sapulces, pēc spēles mums ir atskaitas. Tā kā būtu interesanti, ka kāds varētu ielīst un apskatīties tās 24 stundas to mūsu grafiku, jo tā redzamā daļa ir tikai tās 40 minūtes laukumā. Protams. Un tā bieži vien ir tā, reku, tur jau, mierīgi aiziet, paņem svilpu un notiesā. Tad es labprāt iedot to svilpu un arī iedot kādam, lai viņš notiesā. Tā kā es teiktu, tas viss kopumā mērāms, ir tas atalgojums ir tas, ka vienkārši ļoti daudz, ko mēs neredzam aizkadrā. Un tas paņem ļoti daudz laika, ir visādi gatavošanās, arī semināri, un ja to mēs saliekam visu kopā, tad es teiktu, ka mēs, protams, ar futbolu mēs nevaram salīdzināt. Jā, futbols tā ir pavisam cita situācija, bet katrā ziņā es domāju, ka mums ir kur augt arī atalgojuma ziņā. Vai jūsu vidū vispār var runāt par naudu, vai tas ir tāds tabū? Nē, kāpēc? Es saku, tā jau arī nav nekāda slēpta informācija. Bieži vien, man liekas, vairāk tie cilvēki negrib jautāt, jo viņi paši jūtās neērti vai tam līdzīgi, bet tā ir normāla praksa, ja mēs runājam par spēlētāju līgumiem, vai nekur ir redzam kaut kur, un tas saņem tik un tik. Tāpat tās jau mēs arī varam pateikt to, cik tiesnesis patiesībā sezonas laikā var nopelnīt. Nedaudz pārfrāzēšu. Cik tiesnesis spēlē Latvijā? Tu teici, ka spēles atšķirās. Informāciju publiski neesmu atradis, cik tiesnesis spēlē Latvijā. Viena Latvijas, Igaunijas līgas spēle ir nepilni 200 eiro. Bišķiņ zem 200 eiro. Viena spēle. Un to, cik tev ir spēles, tas jau ir atkarīgs no tavas snieguma. Un mums šeit Latvijā nav nekāda līguma garantēto līdz ar to. Ja tu kļūdies, tu esi ārā uz kādu laiku un viss. Bet jāsaka, ir Latvijā neviens nav profesionāls tiesnesis. Neviens. Tikko tieši to gribēju jautāt. Neviens. Visi mēs kaut ko darām atsevišķi. Tāpatās es strādāju, un es negribu būt 24 stundas basketbolā. Es negribu būt atkarīgs tikai no tiesāšanas, jo kaut kāda trauma vai kļūdaina svilpa, kas tev liedz varbūt kādu laiku tiesāt, tas nozīmē to, ka arī man mainās atalgojums manā ģimenē, un es ar to negribu riskēt, tāpēc ir svarīgi, ka mēs kāds vēl kaut ko darām. Tāpēc pirmkārt tā ir tā drošības sajūta arī strādāt kaut kur citur, un otrs ir, kad tas palīdz atslēgties no tā basketbola. Un es uzskatu, ka tas ir vēl vieglāk, tad, kad tiesnesis nav atkarīgs no naudas, bet ka viņš to dara tiešām, arī savā veidā izbaudot. Tā, ka viņš nav spiediena rezultātā, tagad viņš kļūdās un viņš bieži vien, kļūdīsies vēl atkārtot un vēl spēcīgāk, tikai tāpēc, ka viņš sāk domāt par to, kā tas ietekmēs viņa labklājību. Tu pieminēji šo pēdējo svilpu, un es bieži novēroju, ka tiesneši uz kādu laiku pazūd. Pastāst par šo pēdējo svilpu, kas notiek pēc šīs pēdējās nepareizās svilpas? Tās ir ļoti nepatīkams svilpas, un viņas var dažu labi tiesnesis arī kaut kādā brīdī uz ļoti ilgu laiku, neteiksim pazudināt, bet, tā svilpa var atstāt lielu iespaidu. Skaidrs ir, ka tas, ja mēs kā tiesneši izšķiram spēli ar kļūdainu lēmumu, mums ir skaidri un gaiši noteikti soda mēri, un mēs kādu laiku netiesājam. Tas ir tikai, savā ziņā, godīgi, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies pārfrāzējam tagad uz spēlētājs, kurš ir iemetis no groza apakšu, kurš ir aizmetis garām no groza apakšu izšķirošo metienu, vai tad viņš tiek atstādināts no nākošās spēles? Nē, viņam ir jāspēlē. Ja Luka Dončičs iemet 50 punktus, viņš aizmet garām pēdējo lejupu, vai viņš ir tagad sliktākais spēlētājs? Nē. Mums tiesnešiem ir otrādi. Mums var būt 39 minūtes, 58 sekundes, superlabu lēmumu, un to pēdējo kļūdainu atcerēsies visi. Un runās tikai par to vienu svilpu, nevis par to, kas ir noticis tās iepriekšējās 39 minūtes un 58 sekundes. Tāpēc mums pat ir, speciāli, tādi, mēs esam saukuši red elefanti, jeb tā kā
tādas frāzes, kuras mēs nedrīkstam lietot tuvojoties spēles beigām. Kad mēs tagad kaut minūtes pārtraukumā sanākam kopā un tagad mēs nedrīkstam kļūdīties. To jūs nedrīkstat. Nu, ja mēs šito pasakam, tad tas iet mūsu zemapziņā un kādam no maniem kolēģiem tas var vienkārši nostrādāt par sliktu. Tāpēc ir pilnīgi savādāks frāzes jārunā par to, kas notiks spēles situācijās un tāds vārds kā kļūdas, saņemamies un tā tālāk kaut kādās spēles pēdējās minūtēs. Tas īsti nav tās frāzes, kas var palīdzēt komandai. Un tāpēc arī es pats esmu piedzīvojis tos momentus un viņi ir ļoti sāpīgi. Viņi ir arī izraisījuši kaut kādu rezonansu un ir tāds labs teiciens bija Jordanam, kad viņam tika uzticēti viņa karjeras laikā kaut kādi, cik tur tie 1000 pēdējo sekundžu metieni. Un viņš teica, aptuveni kaut kāds, nezinu, vairāk kā 1070% viņš no viņiem neiemet. Jā. Bet tos 30 viņš ir iemetis. Un viņš ir visu laiku, teiksim tā, viens no labākajiem basketbols tikai tāpēc, kad viņš ir turpinājis to darīt. Un tas ir tāds viens laba lieta, ka vienkārši, ja tev ir iedot liela atbildība, skaidrs, ka tās kļūdas būs. Nu tā, un vienkārši ir no viņām jāmācās, ja tu vari mācīties un jāiet uz priekšu. Jā. Bet tas moments ir bijis tāds, kad ir bijis tā, ka tev negribās iet pat sabiedrībā, jo sajūta ir tāda, ka jebkurš cilvēks, kurš tev ierauga, viņš saka, ka tas sliktākais tiesnesis pasaulē. Bet tās ir domas, kas nenāk no tā cilvēka, tās ir domas, kas manā pašā galvā taisa to šausmīgo bardaku. Nu tā kā, un tad ir forši, kad tev ir ģimene. Kad tu aizbrauc mājā un kad tev nāk mazais vai rāpo pretī, tad tu saproti, zini, tas ir tikai basketbols, par ko es vispār te vēl. Nav nozīmes. Vispār nav nekādas nozīmes. Un dažkārt mēs vienkārši cilvēki paši to vidu uztaisam tādu burbuli un es pats vienkārši ar to joprojām cīnos. Un tas ir grūti necīnīties, jo tad, kad tu aizbrauc tādā čempionātā, kur tev ir konstanti, piemēram, 10 spēles no vietas, tu dzīvo tajā vidē, tu piecelies no rīta, tu zini jau kāda tev ir spēle, tu zini, uz ko tu eji. Un bieži vien basketbols tā ir viena lieta, otra lieta, kad tu aizjām, kad tu saproti, te basketbols būs 2. vai 3. plānā. Kad te būs kautiņš, te būs tāda smagas situācijas, kur basketbols tā ir tikai tāda viena lieta. Tā kā, un tad tu atbrauc mājā un bieži vien ir tā, ka fiziski varbūt tu pat nejūties tik ļoti nogurs, bet mentāli iztukšots. Es atbraucu pēc olimpiādas Parīzes, kur bija super olimpiāda, tiesāja tādas spēles. Es pēc olimpiādas biju vienkārši izsūkts. Man bija jābūt laimīgam, priecīgam, bet es biju izsūkts. Un to ir grūti noraksturot. Es domāju, ka to var atlēti arī pateikt, kur ir varbūt, pieredzējuši tieši to pašu. Izsūkts. Ko tu darīji? Laiks ar ģimeni. Totāli, tikai laiks ar ģimeni. Un zin kā, un likās tev jāatbrauc tādā eiforijā, bet tu tā kā neatbrauc eiforijā, un tas tā savādi ir. Bet es domāju, ka tas viss spiediens, kurā tu tik ilglaicīgi esi iekšā, ka tas tev vienkārši iztukšo, un tu tik ļoti esi uz to gatavojies un gājis un smagi nostrādājis. Un es domāju, līdzīgi kā bieži vien, ja mēs paskatāmies, cilvēkam sāk sāpēt kaut kas bieži vien tajā brīdī, ka viņš ir tā kā atslābis, ka viņš ir tā kā pabeidzis to savu smago darbu, un tajā brīdī ir, nezinu, pienāk brīvdiena, vai kas bāc, man viss salauzts, viss kāpēc. Tas ķermenis ir tā pieredz pie tā smagā, varbūt, darba, un tajā brīdī, kad ir brīvdiena, tas prāts nesaprot, kas tagad ir noticis. Un tad bieži vien tāds fiziski ir, bet vairāk ir tāds vienkārši, kas notiek, kāpēc ir tāda sajūta. Tāda interesanta sajūta, un es teiktu, ka tas nav labi. Tas nozīmē to, ka tu esi ilglaicīgi bijis tāda baiga smagā spiediena. Tu pieminēji Parīzi. Tu esi tiesājis tādas spēlētājas kā Lebrons Džeims, Nikola Jokič un tas pats Luka Dončičs. Kā ir atrasties uz vienu laukumu ar tādu kalibru spēlētājiem? Kā ir viņas tiesāt? Man liekas, ka daudz kas ir galvā. Ja tu sakārto savu galvu līdz tai spēlei, tad spēles laikā daudz to neticēs, bet ticiet man, visi ir vienādi. Jo tad tu iei tādā režīmā, kurš tev ir ierasts, vienkārši tā ir tā tava vide, un tu nešķiro A, B vai C, skaidrs, tu zini tos uzvārdus, bet tad ir bišķiņš savādāk. Tā lielākā cīņa ir pirms spēles, ka tu saproti, uz ko tu ej, un tad ir tā, ka tev ir vienkārši jāsaprot, ar ko tu vari rēķināties, kas notiks. Bet jāsaka, kā ir. Viņi ir katrs, piemēram, no nosauktiem cilvēkiem, viņiem katrs ir ļoti atšķirīgi, un katram ir savu pieeja. Ar kādu ir pavisam viegli. Ar Nikolu Jokiču, lai vai kāds viņš būtu, ar viņu ir super viegli komunicēt, vienkārši super viegli.
ar Luku izaicinoši, ja? Nu tā, bet arī tā viena lieta ir tā, bieži vien mēs redzam tie tiesneši, kā viņi ir atļauti tam un tam cilvēkam tā runāt, bet bieži vien jau ir tā, ka tās televīzijas fokusējās uz tām zvaigznēm, un tad tu redzi katru to viņa mīmiku, katru to žestu, un tam man gribētos, ziniet, ja jūs redzētu katru no tiem spēlētājiem to mīmiku un žestu, ko mēs spēles laikā nokomunicējam, tad jums varbūt rastos tas iespējas. Patiesībā jau tā ir tā daļa, kurā mēs esam iekšā. Nu tā kā bieži vien tā televīzija mums ir uztaisījusi arī tādu foršu, tādu, nu teiksim, tādu imidžu, ja, par kaut kādiem spēlētājiem, bet patiesībā tāds ir gandrīz jebkurš. Tu saki, viss ir vienādi, neviens neatšķirās. Mārtiņ, vai tu esi kādreiz tiesājis egoistiski? Īstenībā tā ir sava veida ķīmija, kas ir jābūt starp mums 3 tiesnešiem laukumā. Un, ja ir kāds, kas varbūt atklāt tavs kolēģis, piemēram, tu jūti, jo mums ir, es bišķiņ atkāpšos, ir specifika tā, kad, ja citos sporta veidos tev ir sava komanda, ar kuru tu ej visu laiku tiesāt, tad basketbolā ir tā specifika, ka tev katru reizi mainās kolēģis. Līdz ar to ir interesanti, bet tajā pašā laikā ir varbūt jauni cilvēki, ar kuriem tu varbūt neesi varbūt tik bieži tiesājies, un varbūt kaut kas nenostrādā, tā ķīmija. Un tad varbūt tās situācijas, kad saprot, ka tavs kolēģis, piemēram, dara pretējo, ko jūs esat norunājuši, un tad varbūt egoistiski ir ieslēdzies klau, tā nē, un tad ir, neteiksim, sāks, ka mūsu cīņas, bet var just to, ka kaut kas nav starp mums 3 kārtībā. Bet, lai es egoistiski spēles ritējumu iespaidotu laukumā spēlētājiem, es teiktu, ka nē, nekad. Kā tu veido ķīmiju ar saviem partneriem? Tu pieminēji jau nedaudz, ka ir ļoti svarīgi gatavoties pirms spēlēm, tieši pirms Parīzes ir nevis svarīgi, kāds tu esi laukumā, bet kāds tu esi pirms laukuma. Man ir pazīstami arī pāris profesionāli tiesneši futbolā, un es zinu viņu ikdienu, kas viņiem notiek pirms spēles, viņiem ir semināri, viņiem ir treniņi, viņi arī lēnām sagatavojās nobriest spēlē, bet kā tas izskatās tiesnešiem? Tā diena pirms spēles. Pa lielam, teiksim, mēs varētu viņu salikt tādās 3 sagatavošanās posmos. Viens ir fiziskā, jo mums katram ir sava veida rutīna, kā mēs sagatavojamies spēlē, un tur gan mēs katrs, mums ir savu, ģertuvē, kur mēs esam, mēs katrs strādājam atsevišķi, bieži vien pat klusumā, tās 20 vai cik minūtes, kuras mēs pildām savus vingrinājumus, un mēs esam tā kā ar sevi, tā. Bet tajā pašā dienas rītā noteikti, kad ir spēles, mums ir sapulce, bieži vien mums jāveic šie skautingi, un tā ir šī tehniskā sagatavošanās, ka tu sagatavojies specifiski konkrētai spēlei, jo komanda A pret komandu B varbūt būs foršs basketbols, bet komanda A pret komandu C, tur nebūs nekas no basketbola. Jo tur ir varbūt politiskie kaut kādi backgroundi, tur varbūt ir kaut kādas, nezinu, savstarpējās attiecības treneriem, spēlētājiem, kur tu saproti to, ka te ir jāpiet pavisam savādāk. Un bieži vien jautā, kāpēc tu tiesāji šajā spēlē tā, otrajā šādi. Un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka tu saproti to, ka tu vari šajā iepriekšējā spēlē ļaut viņiem tā spēlēt, bet šajā spēlē tu to nevar ļaut, jo tas viss pāraugs milzīgās rūpībās. Līdz ar to, teiksim, tā ir tā sapulce, kurā mēs kopīgi kā komanda vienojamies par kaut kādām konkrētām vadlīnijām, par to, kā mēs komunicēsim, par to, ko mēs varam sagaidīt spēlē no treneriem, no spēlētājiem, par viņu kaut kādiem trikiem. Spēlētāji ļoti ātri izmanto kaut kādas triks, lai iegūtu priekšrocību, lai dabūtu kaut vienu svilpi savā labā. Kaut vienu svilpi viņi izdarīs visu kaut ko. Līdz ar to mums ir jābūt tam gataviem. Tas nevar būt kā pārsteigums mums. Jo jāsaka, mēs jau tos spēlētājs redzam sezonā diezgan vairākas reizes, līdz ar to mums ir jāpazīst. Un tā trešā lieta ir tā komandas ķīmijas veidošana. Man ir bijusi tā iespēja ļoti daudz būt arī kā galvenajam tiesnesim ar kolektīvu, kurš gados ir vecāks par tevi. Sanāk, es kā jaunākais vadu savus kolēģis, kur ir vecāki. Un tas sākumā bija tāds izaicinājums, jo es domāju, kā tagad man uztvers, jo skaidrs, ka man kā galvenajam tiesnesim, man patiesībā man nav ne ar ko lielākas tiesības laukumā kā maniem kolēģiem, bet es esmu tas, kurš to komandu veido pirms spēles, to, kāda komunikācija ir spēles laikā, un tā ir mana atbildība.
Un tad tur ir bijuši dažādas pieejas un mēģinājumi, un ir reizes, kad tavu kolēģi negrib mani pieņemt, ja? Nu, tā kā, un ir reizes, kad saprotu, un tad es esmu kaut kādā laika gaitā uztvērs tās lietas, kuras es saprotu, kuras ir labas un kuras komandā strādās, un viena no tām ir atklātība. Es vienmēr esmu centies būt ritīgi atklāts, un arī spēles laikā, un ja es jūtu to, kad es esmu kļūdījies vai kolēģis kļūdījies, es to viņam mēģinu arī, teiksim, norādīt, tev, Klau, varbūt mums vajadzētu savādāk darīt un tā tālāk, jo dažkārt varbūt mēs tā kā notušējiem ejam uz priekšu, domājam, viss ir kārtībā, bet patiesībā nekas nav kārtībā. Un es domāju, ka daudz to ir novērtējuši, un nu tā ir tāda viena no lietām, kuras vienmēr esmu uzteicis, un es negribu būt tas līderis redzamākais persona laukumā. Bieži interesanti ir tāda statistika, kur mums arī fiksē svilpju skaitu. Un jāsaka, ir 90% spēļu, man ir vidējais lielākais spēļu. Nu, tā kā svilpju skaits, piemēram, vienam ir tur 10, vienam 16, vienam tur 20. Es lielākoties esmu tas, kurš ir tas pa vidu. Nu tā. Okay. Un tad ir tā, ka tas, man liekas, ir pat labi, ka tu kā galvenais tiesnesis nemēģini būt galvenā persona laukumā. Un dažkārt tev pat nevajag būt galvenai personai laukumā. Un jāapzinās to, ka ne mēs visās frontēs esam tik labi. Varbūt mani kolēģi ir super labi noteikumos. Varbūt mans kolēģis ir super labs ejot skatīties video. Un man tas ir varbūt savu. Un es pilnībā uzticos viņiem. Un tas ir ritīgi svarīgi, ka tu kā līderis padara savu komandu labāk. Nevis, ka tu pats mēģini būt labākais, bet parādīt to, bet ka tu to savu komandu pacēl. Un tajā brīdī es domāju, ka veidojās tā atbildības sajūta viena pret otru. Un reti, kur spēle tiešām ir bijusi tāda, kad mēs sajam uz nažiem. Nu tā, man liekas, ka visu var izrunāt un visu var atrasināt. Un tā ir bijusi tāda visgrūtākā atslēga man personīgi. Bet man liekas, ka tā pieredze viņa ir iedavusi diezgan labi. Tu pieminēji par līderismu. Par to, ka ir jābūt līderim. Bet kādam līderim? Kas ir līderis? Kas ir tās līderu svarīgākās īpašības? Es teiktu, līderis ir tas, kurš prot iedrošināt, kurš uzklausa un kurš atzīst arī savus kļūdus, un tas veido to attiecību tādu veselīgumu. Un mums trījiem laukuma tiesnešiem tas ir ārkārtīgi svarīgi katram no mums. Un ja tā komanda redz, ka tu esi tāds, tad īstenībā tā pati komanda arī grib būt tāda. Tā kā tās, man liekas, tās 3 lietas, man liekas, ir ļoti svarīgas. Un arī tas, ka, protams, mums ir jābūt tiem, kur vienmēr inicē kaut kāda veida, sapulces, jābūt disciplīnai, un man ir jābūt par piemēru arī ārpus laukuma. Es nevaru būt tāds, kad es uzreiz laukumu, es esmu viena persona, un ārpus laukuma es esmu totāli savādāks. Tā kā tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka darbi runā vairāk nekā varbūt vārdi, ja? Nu tā. Skatoties no malas, kad tu pieminēji par galveno tiesnesi, nu, izskatās, ka tu esi galvenais cilvēks laukumā, bet es domāju, cik liela autoritāte tev patiesībā ir. No malas izskatās, tev ir autoritāte, vai šajā sistēmā iekšēji tev arī ir vārdi kaut ko teikt, kaut ko mainīt, kaut ko darīt? Vislabākā spēle ir tad, kad pēc spēles spēlētāji dodas mājās, vai kur viņi sāk domāt, kas vispār šodien tiesāja basketbolu? Un man liekas, tas ir labākais kompliments, kas var būt, jo tajā brīdī tu saproti to, ka tev vispār netraucēja ne tiesneši, tu viņus pat nejuti, un viss bija korekti. Bet ir spēles, kur tas ir neiespējami. Un tu jau zini pirms spēles, kad spēlēs, A pret C, kad tu saproti, man būs jāpieņem smagi lēmumi, un dažkārt nevar būt tie saprotamākie, bet tiesnesim vispār vāra ir liela. Mēs to spēli varam iegrozīt visādos veidos. Jāsaka, mēs viņu arī sačakarēt pavisam elementāri. Vienā mirklī ar kaut kādiem dažiem lēmumiem, un it sevišķi, ja tu to izdari spēles sākumā, tad tā ir kā tāda sniega bumba, kur jau veļās, un tu vairs neko nevar izdarīt. Tā kā es teiktu tā, vāra savā ziņā ir liela, bet mūsdienās ir video, mūsdienās ir tik milzīga statistikas datu bāze, ir cilvēki, kas ir aiz galdiņa, kurus atkal neviens nezina par to, ka mums tiek fiksēta katrs mūsu lēmums, viņš tiek saglabāts, viņš tiek pēc tam sistēmā redzams, vai tas ir pareizs, vai tas ir nepareizs. Mums ir procentuāli zināms lēmumu pareizība pēc spēlēm. Līdz ar to šajā brīdī
riskēt arī ar kaut kādu, nezinu, tur lēmumu apzināti, tu saproti to, ka tu jau kaitē sev pašam. Nu tā. Protams. Bet ja mēs runājam tā godīgi, vai šajā biznesā ir vieta netīrām spēlēm? Kā tu to redz no iekšienes? Tu visu laiku esi iekšā, tu brauc uz Eirolīgas spēlēm, uz Olimpiādu. Tā kā, es domāju, tev ir tāds jau priekšstats radies par to, kas notiek, kas ir galvenie cilvēki, piemēram, šajā struktūrā, vai tur ir vieta netīrām spēlēm? Man pašam ir bijušas situācijas, kuras es esmu nonācis un kur ir mēģinājumi mani uzpirkt. Šausmīgas situācijas, pretīgas situācijas, riebīgas situācijas, bet jāsaka, kā ir, tās ir kaut kādas konkrētas nācijas vai valsts, kurās tā varbūt ir bijis pieņemts, bet mūsdienās es teiktu, ka tas ir minimalizēts līdz tiešām starptautiski pavisam noteikti. Es nezinu, kā tas ir vietējos čempionātos, kur ir varbūt kaut kāds liels svars, bet es teiktu, ka nē, ka šobrīd tas tiešām nenotiek, tāpēc, kad, mēs labi saprotam, ka vienkārši ar vienu šādu lēmumu tu sev aizcērt karjeru momentāli. Līdz ar to ir jābūt ļoti uzmanīgām vispār, visādā ziņā. Man kā tiesnesim ir jābūt uzmanīgam ar to, ko es postoju iekšā sociālajos tīklos, ar to, ko es vispār, kur es parādos, kādu informācijas ielieku. Pēc tādām smagām spēlēm man nāk tādas ziņas no sociālajiem tīkliem, kur mēģina man sasniegt cilvēki, ja, kur man ir gatavi uz vietas nogalināt. Ja, nu tā. Pastāst par kādu ziņu, ko tu esi saņēmis. Noteikti tu kaut ko atceries. Jā, un tie cilvēki, viņi jau ne tikai tev uzraksta, viņi arī var uzrakstīt tavas sievas profilā, pilnīgs sviestu lietas. Nu tā kā, katrā ziņā man nav pat jāmin, jā, tur nav pat jābūt baigam gudriniekam, ka tās ir tās karstasinīgās valsts, dienvidu valsts, tur Grieķija, Turcija, Balkāni, kur, tas notiek regulāri. Un, katrā ziņā tev ir vienkārši jāsaprot, ka tā ir tā daļa no viņa kultūras un tai pašā laikā jābūt uzmanīgam. Nekādā veidā nesāk tagad atbildēt, vienkārši viņus ignorēt, savu profilu turēt saudzīgu un vispār, tāpēc arī es neesmu aktīvs. Es tāpēc šajā gadījumā vispār nemēģinu kaut ko postot, lai par mani pēc iespējas mazāk cilvēku arī zina. Cik tev solīja par to spēli? Ja godīgi, es nezinu. Es nezinu, cik man solīja. Tā ir aploksne, kurā tiek... Kā tas notiek? Tas notika liftā konkrēti, ar konkrētu komandas pārstāvi, un tās sajūta ir drausmīga. Rokas trīc un viss trīc no tās sajūtas vieni, no tās situācijas vieni jau no tā. Un ar to arī viss beidzās. Bet, katrā ziņā tie momenti nav labi. Viņi ir tiešām riebīgi, un es nenovēlu nevienam tiesnesim to piedzīvot. Bet tie ir bijuši jau vairāki, diezgan daudz gadu atpakaļ. Tā kā es teiktu tā, ka šobrīd es domāju, ka tas ir ritīgi minimalizēts. Bet, ja tas ir noticis gadus atpakaļ, tad es domāju, ka agrāk, vēl dziļākā vēsturē, tad, kad nebija video pierādījumi, tad, kad nebija, šīs tehnoloģijas, es domāju, ka tas notika daudz vairāk. Pavisam noteikti. Būsim atklāti. Tā, protams, tā kā, tad bija brīvi atvērts ceļš. Jā. Tev tā ir bijusi tikai viena reize? 2, 3. Tu esi tiesnesis. Kurš tiesā tevi? Es pats. Es teiktu, ka neviens vairāk man nespēja notiesāt kā es pats, jo es esmu vispaškritiskākais no visiem, ja es skatos uz to, kāds varbūt ir bijis mans sniegums laukumā, bet es zinu to, ka mani tiesā viens lielāks spēks, bet tas nav par tiesnesi, tas ir par manu dzīvi, ja? Tas ir par manām izvēlēm, par maniem lēmumiem. Tā kā tādā ziņā es zinu to, ka man ir piemērs, kam līdzināties, un tāpēc arī šajā gadījumā es teiktu tā, ka tas laukums, tie tiesneši man pienākumi, tur varbūt es esmu sev ļoti paškritisks, bet dzīvē es zinu to, ka tur ir kāds augstāks spēks, kas par... Vai tu no kaut kā baidies? Vai es baidos? Es baidos, jā, no daudzām baidies. No kā tu ir bail, Mārtiņ? Čūskām? Starp citu, no radībām čūskas ir milzīgs tas, ko es ciest nevaru. Viņš man jau no paša sākuma jau kopš pirmo reizi sastapos dabā ar čūsku, man ir jau, neteiksim, panisks bailes, bet milzīgs bailes. Es baidos no tā,
lai es nepiedzīvotu kaut ko smagu, kas notiktu ar manu ģimeni. Nu, tā. Varbūt tas ir tas, kas visvairāk varbūt man satrauc. Nu, tā. Lai man nebūtu jāpiedzīvo to, ko es esmu redzējis, ko ir piedzīvojuši varbūt mana omīte, kur ir redzējis, kā pirmais aiziet viņas bērns. Un es domāju, ka tas ir ļoti smagi varbūt vecākam redzēt to, ka pirmais kaut kur dzīvē, no dzīves aiziet varbūt tavs bērns. Nu, tā. Es domāju, ka tas ir tas pats, ko negribētu piedzīvot neviens no vecākiem. Piekrīt 100%. Mēs jau nedaudz runājam gan par ģimeni, gan par vīriešu amatu, par to, ka tu esi vīrietis ģimenē, šobrīd izslēdzot ārā profesionālismu. Kā tu domā, kad tev ir bijis tāds moments, kad tev šķiet, ka tu neesi bijis pietiekami labs kā vīrietis? Es teiktu, tie ir tie momenti, kad tu saproti to, ka tu neesi bijis visu laiku tūmā un pieejams. Un tie ir tie momenti, kur tu varbūt sāc sev sodīt par to, ka tas bija mans pienākums būt tur. Un es domāju, ka tas ir tas izteiktākais, kur tu saproti, oi, es neesmu bijis labs, vai arī otrs, kad es bieži vien, jā, es esmu pateicis kāds vārdus uz bērniem vai uz sievu, un tad tu saproti to bāc, kāpēc es to pateicu vispār, es tā nedomāju. Un tie brīži, es domāju, tad ir ļoti svarīgi, ka tu esi spējīgs arī atvainoties. Lai gan kā ir, tiem tuvākajiem ir visgrūtāk atvainoties. Nu tā, tas ir gan jocīgi, kad tu vari atvainoties visiem citiem, bet ģimenei ir visgrūtāk. Bet tie laikam ir tie momenti, jā, kur varbūt ir tādi visvairāk. Jā. Atvainošanās, uzklausīšana. Kādam tad ir jābūt īstam vīrietim? Es domāju, īstam vīrietim ir jābūt tādam, uz ko citur var paļauties. Nav jābūt muskuļotam. Absolūti nē. Viņam ir jābūt tādam, uz kuru var paļauties, un vienalga, kur tas ceļš vedīs to ģimeni, kad viņi zina to, ka viņi var paļauties, ka vīrietis ir uzticams un kad vīrietis vienmēr rūpēsies par tevi. Nu tā. Es domāju, ka tās ir tās svarīgākās īpašības, kādam ir jābūt vīrietim. Viņam ir jābūt mīlošam. Un tie muskuļi, tos var iesviest gruškastē. Protams, es tā tīri ir ikoniski, ironiski arī par to pašu, bet jautājums cieši saistīts ar šī podkāsta nosaukumu, ar nosaukumu Atrāviens. Kas ir bijis tavs dzīves atrāviens? Mans atrāviens. Jautājums, uz kuru ir ļoti grūti atbildēt. Es laikam teiktu, ka tas varētu būt kaut kas tāds, tāds moments, kurā tu vari pabūt ar sevi, izvērtēt sevi, un tas tev palīdz iet uz priekšu. Vai kāds to saprat, es nezinu, bet es to sapratu. Tavā dzīvē? Jā. Tavā dzīvē, kas ir bijis? Kāds konkrēts notikums? Tas ir laiks ar sevi. Laiks ar sevi? Laiks ar sevi un klusums. Tad pastāst par laiku ar sevi. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgs. Tas man personīgi ļoti svarīgs, jo tas palīdz izvērtēt tās prioritātes manā dzīvē. Un tas visbiežāk man rodās tajā brīdī, kad tu ceļo uz spēlēm, jo tad tu esi viens. Protams, ka tu vari darīt lietas, skatīties, nezinu, tur analizēt spēles, strādāt un tā tālāk, kas arī notiek, bet bieži vien tās ir tas laiks, kurā tu vispār tā izvērtē savu dzīvi. Un tas palīdz salikt atpakaļ prioritātes. Un tas ir tas, kas, man liekas, man ir palīdzējis izdarīt diezgan daudz izvēļu. Man ir bijuši problēma atteikt cilvēkiem. Vienmēr bijuši tā kā, jā, es esmu gatavs palīdzēt. Tā ir bijusi tāda, es teiktu, liela problēma, tāpēc, ka bieži vien es saviem tuviniekiem esmu varbūt kaut ko aizliedzis, dēļ tā, ka es citiem esmu pateicis jā. Tas nav tādēļ, ka gribās būt vienmēr labam? Kā tu to redzi? Varbūt nevienmēr, varbūt arī tiešām tev gribās palīdzēt viņam. Nu tā, tik ļoti palīdzēt gribās, ka tu saproti pats. Un tad tu atkal kaut ko upurē no tiem savējiem. Bet es teiktu, ka šajā brīdī tas laiks un klusums man palīdz saprast, Mārtiņ, ka tās ir lietas, kas man ir jāmaina. Un tas ir forši, ka tev katru reizi tiek uzrādīts kaut kādas lietas, jaunas lietas, kuras patiesībā tev ir jāmaina. Tas ir interesanti ar to, ka tu sev dažkārt liekas, es sev ļoti labi pazīstu. Jā. Patiesībā nāk aizvien vairāk un vairāk tās lietas par sevi. Un tās uzrāda lietas, kuras tev sāk nepatikt tevī pašā. Un man liekas, ka tas ir forši, ka tas tā kā vienkārši liek aizdomāties par to, jo skaidrs, ka pēc aizdomāšanās jābūt arī rīcībai. Protams.
Bet svarīgi ir, ka tu vienkārši jau noķer pie sevis, pie tā, ka tas ir tas, kas nav labi. Šobrīd tu aktīvi darbojies kā tiesnesis. Tev vēl tā, skatoties pēc tādas karjeras, ir vēl laiks, ko darboties, bet kādā momentā tas beigsies? Kādā momentā, Mārtiņ, tu vairs nebūsi tiesnesis? Ko tu gribi atstāt aiz sevis? Ne tikai tiesnešiem, bet cilvēkiem, kas tev redz televīzijā, cilvēkiem, kas tev redz ikdienā, cilvēkiem, kas tev redz Liepājā un cilvēkiem, kas tev redz tavā darbā. Zini, man liekas, tas ir pats svarīgākais, ko es gribu saņemt par to, kad ne jau kā tiesnesis. Man ik pa laikam ir jau uznākušas situācijas, kuras es no trešām personām dzirdu tādus frāzes par kaut kādu, par to, kas varbūt nav saistīts ar mani kā tiesnesi. Un īstenībā tad tu saproti to, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka tie darbi runā vairāk nekā vārdi. Un es gribu, lai pēc manīm cilvēki redz to, ka nevis kā tiesnesi, bet kā personība, kur ir pieejama pilnīgi, teiksim tā, visiem, kur ir gatavs palīdzēt un kurš te pašā laikā ir gādīgs ģimenes galva, nu tā, kurš nav tikai, nezinu, ar svilpi gatavs upurēt visu kaut ko citu, lai būtu tikai labs tiesnesis. Un ir bijušas situācijas, kur tu saņem tādas cilvēcīgas labas frāzes no saviem kolēģiem, un tu saproti, zini, tas ir daudz labāk nekā dzirdēt, ka tu esi labs tiesnesis. Tas ir daudz vērtīgāk un patīkamāk. Tu gribi atstāt cilvēcību? Viennozīmīgi. Tas pēdējais jautājums ir šodien, Mārtiņ, tu noliktu malā savu melno švilpi. Kas palikt pāri no tevis? Jāsaka, kā ir. Daļa no manis aizietu, jo tie ir gadi no jau 20. Un, ja mēs paskatāmies vispārīgi, ar ko cīnās arī profesionāli sportisti pēc karjeras beigām, nu, tas ir kaut kāda veida adrenalīns un neteiksim narkotika, bet kaut kāda atkarība, kur ir radusies šie sporta rezultātā un profesionālā sporta rezultātā. Un tāpēc vienmēr es esmu domājis jau par to, ka tas vienu dienu notiks jebkurā gadījumā. Un tāpēc man vienmēr bija sapnis par lielu ģimeni, un tā ir mana lielākā vērtība. Tas, ko es vienmēr esmu sapņojis, un pēc kā es tiecies, kad tajā brīdī, kad es arī nolikšu to svilpu malā, tad, lai man tas nebūtu tik sāpīgi. Es neliekšos, tas būs kaut kādā brīdī grūti, bet lai man tas nebūtu tik sāpīgi. Vienkārši, ka man ir cilvēki, par kuriem es varu rūpēties, kuriem es varu dot, kuriem es vēl esmu vajadzīgs. Un tā būtu tā pats svarīgākā lieta, ko es ieteiktu, kad nelieciet nekad sportu vai vienalga, ko jūs dariet, nelieciet kā tā ir tikai profesija sev svarīgāko dzīvē. Man liekas, ka svarīgākais dzīvē tā ir tā ģimene, kur būs ar tevi līdz pat tavai pēdējai dienai. Paldies! Šodien bez svilpes, bez filtra, tikai ar Mārtiņu Kozlovski.